Nu labi, nu ko, mums ir kārtējā saruna. Ar tevi jau mums tā ir otrā saruna. Jā. Pirmajā reizē mēs runājām par kaut kādiem materiāliem, ko izmanto zobārstniecībā, par visādākām tādām lietām, kas saistās ar to. Un šoreiz es tevi labprāt uzaicināju sarunu divu iemeslu dēļ. Pirmkārtām, man liekas, ka tev tas skatījums uz veselību ir plašāks nekā tikai specifiski uz zobiem, muti un to visu. Labprāt izzināt arī to redzējumu tajā kontekstā. Un otrs, nu, tu arī mums būs konferencē, kā uzstāsies, runāsi. Un, nu, bišķiņ arī, lai cilvēki tā kā mazliet iepazīstās un redz, kas tad ir tas, kādu plašumu, kā viņi katrs var iemācīties mazliet šo te skatīties un veidot savu veselības stāstu, lai īstenībā būtu pēc iespējas mazāk atkarīgi no kaut kāda ārēja faktora un paši mazliet saprast, kas tad notiek. Nu, varbūt varam sākt ar kaut kādām lietām, kur tu redzi, kas ir tās pirmās lietas ārpus tavas profesionālās nodarbošanās, ja? Kas ir tās pirmās lietas uzreiz aiz tā, kas tevi ļoti fascinē, interesē un kur tu arī velti savu laiku, lai izzinātu, mācīties, apgūtu jaunas lietas? Tu domā, tā kā manas hobijas vai vairāk tas, kas ir tā kā medicīnas saistīts? Gan īstenībā. Un, ja tas vispār savstarpēji saistīts, ja? Un man jau liekas, ka kaut kādā ziņā viss jau ir saistīts. Viss ir saistīts, jā. Jo, nu, man īstenībā, ja man rodas kaut kāds jautājums, es viņu cenšos izzināt, papētīt dziļāk, un šobrīd, kas ir ļoti aktuāli, varētu teikt, pat epidēmijas mērogā, ir tas, kad bērniem neattīstās sejas žokļu komplekss, viss ir totāls tā kā ortodontu trūkums, bet tas ir dēļ tā, ka, nu, principā, jā, mūsdienu dzīvesveids, un tur ļoti labi var palīdzēt arī tāda miofunkcionālā pieeja. Tā, es ceru, ka tas robots. Nu, praktiski neviens no mums nav pilnībā vesels. Mums bieži vien ir pa maz enerģijas. Dažreiz kaut kas sāp, iekaisumi, saslimšanas. Dažreiz pat jāguļās zem ķirurga skalpeļa. Tās visas problēmas ir risināmas. Galvenais iemācīties stāstīt savu veselības stāstu. Un tad tev būs mazāk tabletes un kapsulas jālieto. Tad tev būs daudz vingrāki, fleksiblāki, lokanāki kauli, locītavas saites. Konference Dzīve veselumā ir par to, kā 2 dienās atslēgties no ikdienas skriešanas bažām un rūpēm, pievērst uzmanību sev, savam iekšējam stāvoklim, savam ārējam, garīgajam un astrālajam stāvoklim, lai tu piedzīvotu un varbūt pat nevis saprast, kā to darīt, bet reāli sajust, ka tas viss var notikt un notiek reālajā laikā, klātienē, konferencē Dzīve veselumā. Noteikti liks, ļaus un aicinās tevi sajusties labāk. Sajusties labāk gan konferencē, gan ikdienā. Ja bakstīs statīvu, jāskatās. Nu, mums tas tikai parāda to, ka te, piemēram, brauc un pļauj zāli robots, tad mums šeit lido nenormāli daudz apkārt. Jā, saruna ir arī ar rodu piedalīšanos. Viss tas ļoti labi parāda to, cik daudz ārējiem faktoriem mēs nevaram būt gatavi, bet mēs varam gatavi būt sev, ja? Un ko mēs varam darīt šai kontekstā. Un tad tagad... Jā, tā kā es esmu vēl papildus izmācījusies miofunkcionālo terapiju, lai varētu to pieslēgt arī savu pacientu tā kā diagnosticēšanā, ārstēšanā. Un tas aizņem diezgan daudz laiku, jo viens ir teorija, otrs ir ieraudzīt to mutē. Jo ir tā, ka man daudz pacienti jau nāk gadiem, un tad pēc tās apmācības iziešanas es sāku pamanīt lietas, ko es agrāk tā kā neredzēju.
Un, jā, pirms tam, liekas, cilvēks kā cilvēks, soba viss labi, tur kaut kādas ir problēmas, ja, bet kāpēc tu arī tā kā nemāki izstāstīt, bet jo tu vairāk tajā iedziļinies no dažādiem aspektiem, jo kļūst interesantāk. Man kādreiz teica, ka Dievs, cik tev pirmkārt ir šausmīgs darbs strādāt mutē, un otrkārt ir garlaicīgi, tev visu laiku viens un tas pats, tev jāplombē zobi. Teicu, nē, man ir ļoti interesants darbs un dažādi cilvēki, katram ir sava tā situācija un vispār neatkārtojās, katrs viņi ir savādāk un reizēm ir tagad detektīvam jāstrādā, tu parunā ar viņu, tad pasaka kaut kādas lietas un tad tu sāc meklēt, kāpēc tas tā ir. Tad es esmu izmācījusies vēl miofunkcionālo terapiju, aromaterapija, tas jau tā kā laiciņa atpakaļ, tas arī baigi forši iedod pacientam, kā viņš var nomierināties, kā var relaksēties. Īstenībā nozara, kurā es strādāju, zobārstniecība, ir tā, kur pacienti ļoti nelabprāt nāk. Kā tev ir pie zobārsta aizjūt? Tu jūties komfortabli? Jā, tur ir īpaši jau, es nezinu, no cik gadu vecuma, bet ir jau kaut kāds pagātnes tā traumu, ja? Tāpēc arī skaidrs ir, nav tā patīkamākā. Lūk, un tāpēc mēs saprotam, ka nav komfortabli un to kaut kā arī jārisina. Un, teiksim, aromaterapija arī ir viena no veidiem, kā mēs paši varam sev ārstiem tā kā arī iedot tādu bišķiņu, noņemt to stresu, jo tas arī īstenībā diezgan enerģiju tērējošs, tā kā resursus tērējošs, ka tu nāc uz darbu un tev katru stundu ir tā kā atnāk cilvēks ar savu problēmu, nevis tā vienkārši viņš atnāk un, čiliņā, bet reizēm nāk tas pirmreizējais, viņš tāds iesprindis. Viņam ir divas problēma bailes. Viena ir par to viņa konkrēto problēmu, un otrs tas, ka viņš ir vienkārši pie zobārsta, kas viņam ir jau tieši tā. Tas jau ir stresē, viņš apsēžās un jau sāk svīst, un jau tā kā, tā. Un tad, arī tas ir forši, kā tu vari tā kā ar to tikt galā. Starp citu, mēs turpināsim par šo tēmu. Man tikai tāda maza piebilde un refleksija, par ko tikko pateici. Man liekas, tas ir ļoti būtiski. Un tas tāds arī kaut kādā ziņā varētu teikt pēdējā laikā man tāda padziļināta interese. Un it kā jau rītīgi novazāts vārds apzinātība. Un es pavisam nesen uzgāju vienu Harvardas psiholoģijas profesoru Elēnu Langeri, kur ir sākus pētīt apzinātību kā to, kas tas ir, jau pirms kādiem 40 vairāk gadiem, kad rietumos šis vārds vispār vēl bija nezināms. Nefigurēja vispār. Un viņi ir diezgan daudz dažādas eksperimentus un pētījumus. Un kā viņi definē atšķirībā no tās austrumu izpratnes, un ka tur klāt nāk meditācija un viss kaut kas tāds, kaut kāds bišķiņ bez mazliet garīgā praksa, viņi nodefinē apzinātību kā process aktīvi pamanīt jauno. Un tu pieminēji tieši divas lietas, kas man šajā lietā ļoti iederās. Viens ir, ja tu tā paskaties virspusēji, tad patiešām tu katru dienu dari vienu un to pašu. Ja mēs paskatāmies, jebkurš cilvēks katru dienu dara vienu un to pašu. Bet kas padara dzīvi interesanta, ir pamanīt sīkas atšķirības, jo nekas nav vienāds visu laiku. Vai tas būtu labs vai slikts, viss ir visu laiku mainīgi. Un tas, kas tev jādara, ir aktīvi tas jāpamana. Un ja tu sāc pamanīt, kļūst daudz interesantāk. Ir viens moments, un otrs moments ir šī te aromaterapija, vai tas ir tas, kā, piemēram, viens cilvēks iet uz stresa situāciju, kur viņš zina, ka viņš ies, un ko viņš zina, ka viņam jāiet ir, piemēram, tas zobārsts, Šis arī ir interesants moments, kur tu vari sākt pamanīt, kas varētu būt tie veidi, kā samazināt to nepatīkamo. Piemēram, ja kādam liekas ļoti besīgi braukt vilcienā vai mašīnā vai kur, pavisam elementāri, kā nav revolūcija, klausies podcastu, atrodi kaut ko tādu, kas tev tam rada foršu patīkamu situāciju. Un tas, ko tu te dari, ir to ar mazliet strādājot uz cilvēka smadzenēm, nervu sistēmu caur rožu, viņam iedod šo te... Tieši tā, es novēršu uzmanību ar citām lietām, un tad viņi tā kā pārslēdzās. Un trešā lieta, un tad es atkal runāju, ļaušu tev runāt, tas nav mans šovs šajā gadījumā. Manējais. Tas par tevi vairāk. Bet es vienkārši atzīmēju tās vērtīgās lietas, kuras tu saki. Un trešā lieta bija, ko tu teici pirmo, ir, ka
ka tu sāc pamanīt, tev kļūst interesanti ne tikai, ka tu pamani kaut kādas jaunas lietas, bet ka kļūst interesanti, tāpēc, ka tu sāc redzēt kopsakarības. Un šī kopsakarība saskatīšana ir īstenībā viens no galvenajiem, vismaz no manas puses mērķiem iedot cilvēkiem tajā konferencē, iedot skatu, caur vielmaiņu, vēderu, uzturu un tam līdzīgi, iedot viņam caur homeopātisko pieeju, kur aromaterapija, mums būs skaņu terapija un elpošana un kas tik viss nav. Un tā kā salikt to bildi kopā, jo tad rodās izpratne. Un tad tu sāc, es sāku orientēties, es beidzot sāku saprast to, kas vispār te notiek. Jā, jo tas ir tas, kas ir īstenībā ļoti vajadzīgs to redzēt kopējo bildi, un būtu forši to mums jau sākt mācīt skolā, bet, īsti tā tas nenotiek, izglītība ar to nenodarbojās, un tu pieminēji vēl vienu lietu elpošanu, kas arī ir ļoti būtiska, un zobārstniecībā ir jauns virziens, tāds airway dentistry, kas tieši uz elpceļu elpceļiem to nozīmi saliek kopā ar zobu veselību, un tas ir tāds ritīgi forši arī tāda lieta. Un tam, protams, tas darbojas kopā arī ar to miofunkcionālo terapiju, un tas ir ļoti interesanti. Zinīgi žēl, ka Latvijā nav daudz, kas ar to strādā, jā, bet, jācer, ka arī atradīs dzirdīgas ausis un speciālisti arī vēlēsies kaut ko vairāk uzzināt, darīt un palīdzēt. Kaut kā, ja sāk parādīties tā kā interesi no vienas puses, tad kaut kur jau izlīdzinās šis te homeostāze viss nostājās. Jā, jo es tikko arī biju konferencē uz Londonu aizbraukus, paņēmu līdzi arī vienu jauno kolēģi, kurai bija pašai interesi par to. Un es satiku tādu gados profesoru, jau apbrīnojumu, 95 gadi, profesors Džons Mju. Un viņam ir dēls, Maiks Mju, varbūt es dzirdējis. Ar kuru man bija intervija. Lūk, jā. Un, kontroversa figūra. Diezgan, jā, bet ar savu viņiem ir fantastisks tas redzējums, un kā viņi to visu tā kā pamato, parāda bildēs, un tas viņa tēvs, profesors Džons, šajā vecumā aktīvi mācīt, prezentēt lekcijas, skaidri izteikt savu domu, tā vienkārši vēl ar humoriņu, ja, ir uz ko tiekties, ja, kolosāli. Un tad kolēģi jauna arī teica, es nedomāju, ka tas būs tik interesanti. Es gaidīju, kad kā parasti lekcijas, tā. Vienkārši šoreiz, kā uz Londonu aizbraukt, un tā bija iemesls, ja, bet viņa bija priecīga un viņai ļoti patika, un tā kā mēs pamazām lēnām jaunajos speciālistos. Pateicoties tam Džonam un arī Maikam, ir iegājies pat tas apzīmējums praksē, kas saucās mewing, ja? Un interesanti varbūt, ka tas ir saistīts arī bišķiņ ar to, ka tas, par ko runā tēvs dēls Mjuvi, ir tāds, kā Dadi sacīja daudziem klasiskajiem ortodontiem un tā, jo viņi ļoti daudz skatās uz to pārējo, viņi skatās uz evolucionāro skaidrojumu, kas ir. Viņi skatās uz to, kāpēc, piemēram, veidojās šie te elpceļu problēmas, mutes elpošana, tur, alerģijas un deguna aizlikumi. Mīgs cēdiens, ja, un kas tik viss, un pozas un viss pārējais, tas viss savstarpēji saistīts. Varbūt tu vari, pāris vārdos vai pāris teikumos, var arī garāk, par to, šo te pusi, ko pārstāv Mju un ko tu no tā guvi, kas tev arī bišķiņ pavēra to skatu? Tur jau bija daudz, kas zināms, jo tāpēc es braucu uz turien, lai vēl paspētu satikt profesoru arī klātienē. Un viņu tas redzējums ir tāds, ka viņi nevis vienkārši regulē zobus, kā vienkārši tādus objektus, bet viņi regulē tos funkcionāli, un viņiem ir tas viņu virziens ir ortotropija, un tas tulkojumā ir kā
uz sejas augšanu vērsta, nu, tā kā, jā, tā regulēšana. Un ir arī asociācija, speciālistu tā kā kopums, kas ar to arī darbojās, un forši, ka ir mums diezgan tuvu, ir Lietuvā speciālistas, ja, kas ar to darbojās, kas ar pieaugušiem strādā un kas ar bērniem strādā. Tā kā bija forši arī, ka tu vari speciālistus atrast, parunāt ar viņiem. Viņi arī ļoti forši tos gadījumus rādīja, kas viņiem sanāk, kas nesanāk, jo tur arī ir savu plusi, savu mīnusi. Bet tas virziens, man liekas, ir absolūti funkcionāls un nu, lielisks. Jā. Un tad, kad viņi rāda fotogrāfijas, kā mainās tā cilvēka seja, cik viņš paliek skaists. Jā. Un viena no tām frāzēm, kas man ļoti patika, viņš teica, ka nav neglītu seju vai nav skaistu seju, ir slikti attīstītas un ir labi funkcionāli attīstītas. Un tas tāds, jā, nu, liekas, nu, vienkārši patiesība, vai ne? Bet tur ir baigi daudz kas apakšā. Un ortodontiem, klasiskajiem, tas varētu bieži nepatikt, tāpēc, ka viņi rāda skaistus sakodienus, bet nerāda sejas bieži vien. Jo ar sejām tur reizēm ir dažādas problēmas. Jā, nu, kaut kas nav tajā arī, ka, piemēram, nu, varbūt tas nav gluži sazvērstības virzienā, bet drīzāk tādā ļoti globāla aprēķina lieta, pat varbūt nevis kāds speciāli, bet ka viss modelis ir uzbūvēts uz to, ka, teiksim, ja cilvēks tur, nezinu, liek breketes, tur stiepj to visu, ka viņš savā ziņā parakstās uz regulāru ortodontu apmeklējumu, tāpēc, ka, cik saprotu, tur tā stiepšana notiek ik pa laikam, tur kaut kas atkal sabīdās, sastājās savās vietās. Respektīvi, tā ir tāda konstanta aprūpe. Tā ir? Nu, ja pareizi saregulē funkcionāli, tā kā visu apskatot, arī ietverot visu to muskuļu darbību, jo sakodiens neizveidojās pats pa sevīm nepareizi. Tur ir noteikti faktori, un tur primārais ir tas, ka tev ir muskuļi nestrādā tā, kā vajag, ir mīksta pārtika, mēs neejam saulītē, mēs dzīvojam kastītēs iekšā, mājās, skolā, mašīnā, veikalā, ārā neiet, nav tās gaismas informācijas, un pārtika ir, nu, teiksim, nav pilnvērtīga. Ar to, ka cilvēks uzņem diezgan daudz kalorijas, tas nenozīmē, ka viņš uzņem visu to, kas viņam ir nepieciešams. Un bērnu vecumā tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai šis organisms izaugtu. Jo, nu, savā veidā mēs varam uztvert ķermeni kā tādu mājiņu, kas ir jāuzbūvē no ķieģelīšiem, bet svarīgi ir kādus ķieģelīšus, kurā brīdī mēs ieliekam iekšā. Vai tur tā pareizā lieluma mājiņa izaugs. Vai mājiņa būs pa šaura. Jā, un es tieši biju domājis, ka tas klasiskais ortodonts, tas nav ne pārmetums, nekas, tas ir vienkārši tas, kā darbojās. Jā. Fakta konstatācija. Fakta konstatācija. Tad ir, domājam, ok, saregulēsim šito, tos pastiepsim, to iebāzīsim vietā, ja? Un, vairāk tā kā mehāniska pieeja. Mehāniski, un tāpēc, ka... Pareizāk sakot, uz estētisko. Jo cilvēks atnāk bieži vien, viņam ir, viņš jau nezina, viņš nevar zināt visas šīs nianses, un viņš saka, es gribu, lai man zobi būtu līdzeni, un viņš to arī dabū. Nu, tas tā kā spāņu zandalītes, nu, man šitās kurpes patīk, un es tagad vienkārši staigāšu ar šitām zandalītēm, bet, nu, kulaciņos, būs, nu, lūk, un kas nozīmē to, ka, tāpēc, ka viss pārējais, nezinu, kakla daļa, plēcī, nervu sistēma, muskuļi, žoklis, viss, viņš arī ir ar tendenci atgriezties visi iepriekšējā vietā. Un tāpēc šī ortodonta regulāra apmeklēšana, kāpēc, ko es ar to gribēju teikt? Es gribēju teikt, ka tas ir tā kā abonēšanas modelis. Un ir ļoti labi, ka ir tās abonēšanas modelis, cilvēki visu laiku saņem to, ko viņi grib, ja? Viņi grib visu laiku to labo izskatu, nevienam neinteresē tur, kas tur apakšā. Bet pats galvenais, ka tajā pieejā, par kuru runā Maiks un Džons Mju, un tas, par ko tu runā un par ko mēs šeit runājam, viņš ietver sevī kaut kādu darbošanos, līdzdarbošanos. Jo, piemēram, tagad mums noteikti būs arī saruna, un viņš arī uzstāsies konferencē, ir tāds Inārs Beļinskis, kas ir vairāk kārtējs pasaules čempions
svara bumbu cilāšanā. Un viņam ir 71 gads, viņš vienkārši ir vienkārši perfect fit. Viņš nav nekāds baigais kačaks, bet viņš ir vienkārši super formā. Un pie viņa atnāk viens paziņa un saka, klausies, zini kā, man te tagad ir nākamā nedēļa jāiet uz gūžas operāciju. Viņš baigi negrib. Tur, viņš saka, es tev varu palīdzēt, mēs varam tur, nezinu, kaut kādā pusgadā, tā kā tev viss būs sakārtots, jā. Un viņš tā kā uz to parakstījās, un tiešām viss sakārtojās. Skaidrs, ka tu nevari atjaunot to visu, kā bija sākumā jaunībā, bet tev nevajag taisīt operāciju. Un kas svarīgi, tad, kad uztais operāciju, cilvēkiem liekas, ka tas tagad ir viss, man ir uztaisīts viss, jā. Būtu labi, jā. Jā, vai ne? Un es šeit sarakstu ļoti lielas līdzības. Teiksim, tu pieminēji abonements pie ortodonta, tā īsti nav, viņi saregulē un liek vai nu valkāt visu mūžu kapes vai ieliek tādu reteineru, kas būtībā tev visus zobus kopā safiksē priekšējos, un no osteopāta viedokļa tas ir pilnīgi garām, jo, tas traucē normāli. Uzliek kāds vēl kaut kur, Spāņu labelīgs. Jā, bet, jo tāpēc, ka neiedziļinās. Ir, teiksim, tā estētiskā pieeja ir forša no vienas puses, jā, viņa vienkāršāk, bet, ja grib to vairāk funkcionāli, tad viņam atkal ir jāmācās, ir jāiedziļinās, tur ir jādomā ļoti daudz. Priekš kam to darīt, ja viņi jau tāpat darbs ir. Labi, kas ir tās, teiksim, ar ko sākās vispār šāds process? Teiksim, tu teici, tev jābūt tā kā detektīvam. Man interesē šis process, kā tu kļūsti par detektīvu. Kāds ir tas process tajā visā? Un droši vien, ka tajā miofunkcionālajā, tajā tur īpaši tas ir svarīgi, ja? Kad tu sāc mazliet painteresēties, ko tad ēd, tur vai ne, un kā sēž un tā. Detektīvu darbs sākās jau ar uzgaidāmo telpu, kur es pacientu varu pavērot, ko viņš dara. Viens sēž telefonā ar noliektu galvu, un tā kā viņam cits nekas neinteresē. Cits vērums ir uzgaidāmajā telpā forša akvārijas, tur ir ziltiņas, cits atkal sēž, tā kā noskaņojās, ziltiņas papēta, ja. Respektīvi, var paskatīties to, es redzu jau, kāda pacienta ir seja, pēc sejas ļoti daudz var redzēt, kāda ir funkcija, kā viņš elpo var dzirdēt, jo, ja tu nedzirdi, tas arī ir ļoti labi, tad tas nozīmē, ka ir pareizi, ja, bet ja tā elpošana ir skaļa, tad tas jau nav ok. Kāda ir stāja, kāda ir tā, kā viņš atnāk, ja, jo tāpēc ir interesanti aiziet un pasaukt pacientu pašam, tā kā jau paskatīties. Un tad jau apskatē, tad var redzēt, ļoti daudz ko parāda. Ja es apskatos uz pacienta mēli, reizēm tur ir vienkārši sakosta mēli ar zobu pēdām, un tas saka, kā jūs guļat? Slikti. Es saku, es redzu, jā. Saku, kā jūs redzat? Visas paziņas. Kristāla bumba, jā. Tā kā ļoti interesanti. Visu kaut ko vienkārši redzēt, bet ir tiešām ir jāiemācās tā kā redzēt, un tad, kad tu esi iemācījies redzēt, tad tu vairs nemāki neredzēt. Tad jau mazliet mēs ar kolēģiem, un tad mēs ar kolēģi smējamies, ka mums tāds profesionālais kretīnisms jau ieslēdzās, ka mēs saka, paskaties, tur, bet, kad pamani to, ko tad uzreiz tas tiešām krīt acīs jau un liekas, kā var neredzēt, ja? Bet, ja tu nezini, tad tu arī nepievērš tam uzmanību. Mēs arī ar to jauno kolēģi runājam, viņi saka, bet kāpēc ir tas? Es saku, bet pavēro. Ir tādas lietas, piemēram, kā es varu redzēt, ka cilvēks dzer ūdeni vai nedzer, es viņam lieku paskalot, un reizēm ir tāds biezās siekals, ko nevar tā kā izspļaut. Saku, cilvēks nedzer ūdeni, viņas nav pietiekoši šķidrs, ļoti vienkārši, jā. Nav pat jāprasa daudz. Jā, šis ir, bet kas ir interesanti, ka šīs lietas, kuras tagad stāsti, nav kaut kāds kosmos, kur cilvēki paši sevi nevarētu tā kā pavērot un saskatīt šīs te kopsakarības, vai ne? Un tad pamanīt, cik tā dzīves kvalitāte varētu būt daudz augstāka,
patiesībā nemainot daudz neko. Protams, un tāpēc ir doma uztaisīt tā kā, kaut vai mini kursu par to, ka katrs varētu kaut vai iziet tā kā, tādu čeku, ja, sev apskatīties, kas ar mani ir ok un ko varētu uzlabot, jo tās tiešām nav sarežģītas lietas, bet tās ir jādara. Man, vienīgi man ar tiem laikiem ir tā, kā ir, bet es pateicu to skaļi, lai tā kā izdarītu arī. Okay. Tā, jo... piemēram, tas kaut kas tāds varētu būt, tāds mazliet tīzerīts priekš. Konferencē varētu par tādām lietām parunāt, ja? Teiksim, ne jau tur obligāti izdalīt katram lapiņas ar to čeku lietām, bet vismaz tās skaļi likt priekšā, tas, man liekas, tāda baigi vērtīgā lieta. Kuras droši vien, kad dzirdot tā pagan nopietni, tas jau nav nekas vispār, vai ne? Tas, ka es nesen uztaisīju ierakstu Instagramā par to, kā, piemēram, deguna elpošana, ja tev ir no bērnības, tas veicina tātad augšžokļa attīstību, tas veicina elpceļu attīstību, tas nozīmē, ka tev visticamāk būs laba mentālā veselība, un savukārt šī mutes elpošana, kas ļoti daudziem ir pieaugušiem, varbūt dienas laikā nē, bet ļoti daudziem ir, katram otram, trešajam, ir nakts laikā. Jā, tā, kad braucu lidmašīnā, tikko bija agrais reizes, mēs visi agri cēlāmies, lidmašīna 7 pacēlās, un, protams, ka pēc pacelšanās ļoti daudz izmantoju to brītiņu, lai nosnaustos. Es nepārspīlēju, bet gandrīz katrā rindā bija kāds, kas gulēja muti vaļā. Un smadzenes šo elpošanas veidu uztver kā briesmas, un nervu sistēma tiek ieslēgta tādā izdzīvošanas režīmā, jo skābekļa daudzums samazinās. Tas, ko mēs, varētu teikt, elpceļa tā kā trubiņa, pa kuru iet skābeklis smadzenēm. Ja tev skābeklis ir pietiekoši, attiecīgi tev smadzenes funkcionē normāli. Un ja tā trubiņa ir šaurāka, viņa kļūst kā kokteļu salmiņš, viņš kaut kur ir aizspiests, aizprostots dažādu iemeslu dēļ, tad skābekļa daudzums attiecīgi ir mazāks. Un tad smadzenes nespēja tik labi funkcionēt, un tur var būt visi, ir galvas sāpes, ir nervozi, kašķīgi cilvēki, jo viņi slikti guļ, ir miega kvalitāte noteikti, kad ir traucēta. Un tas sākums visām, jo tad mutes elpotājiem mēle ir lejā, un mēli pieskaroties augšā, tas varētu būt viens no čeklistiem paskatīties. Pacientiem bieži uzdod visādas jautājumus, dīvains, par kuru viņi tā... Piemēram? Kur ir jūsu mēle? Kā, kur? Mutē, protams, jā. Saku, jā, bet... Jā, un tā tad mēlē jābūt ne tikai galiņam pie augstlajām, bet būtībā tai... Visa viņa nevar ar mēli sakt, nē, bet tai daļai... Jā, tā tad jābūt arī pie aizmugurējiem zobiem, jo tur augstlajās mums ir vairākas vietas, kur iznāk nervu galiņi, un no galvas kausa. Nav šobrīd draudziņš kaulainās, ko parādīt. Un ja mēle iedod to stimulu visu laiku konstanti, nervu sistēma saņem to signālu, mieriņš, ir čiliņš. Ja šis signāls nav, var sākt attīstīties panikas lēkmes, trauksmes, arī depresija. Vienkārši no šādas funkcijas, jo mēle nav vienkārši priekš runāšanas, viņai ir ārkārtīgi daudzas funkcijas, un tas ir tāds, Kas vēl, man liekas, arī, teiksim, ir par šo elpošanu runā, tad cilvēkiem, kuri elpo caur degunu, deguns ir dabīgs veids, kā sašaurināt to elpceļu, kas nozīmē, ka, lai ievilktu gaisu iekšā, ir daudz vairāk diafragmai jāstrādā. Jā. Kas un mutes elpošanā tu sanāk vienkārši tāds kā iebirst. Jā, un viņš vairāk virspusējāk pat sanāks. Jā, un tāpēc diafragma nestrādā, kas savukārt arī nozīmē šo te visu iekšējo orgānu virzību, gremošana nestrādā tik labi. Jā, tieši tā. Tā kā tur ir, tas ir tikai viens no aspektiem. Tieši tā. Jā, un to arī var redzēt jau, kad nāk, teiksim, cilvēks ar tādu apjomīgu vidusdaļu, jā, domā,
Okay, vai dubultzodiņš šeit. Ja? Tu var redzēt, ka visa mutes pamatni ir uz leju, jo mēle ir saistīta ar visām fascijām līdz pat pirkstu galiņiem, ja, ar pēdām. Un, ja nestrādā, tas aiziet, tas velkās uz leju. Un attiecīgi funkcijas visas mazliet tiek ietekmētas. Čeklistas lietas. Labi. Piemēram, tagad, ja cilvēks saņemtu šādu čeklisti, pieņemsim, viņš tur, kaut vai tā pati mēle pie augstslējām, tā, ka viņi izguļās tur. Tā ir tas tāds treniņš ir vajadzīgs, vai kā notiek, teiksim, es šodien gribētu to darīt. Kas ir tas veids, piemēram, kā es varu vispār tādai lietai pielīmēt tur kaut kā uz augšu? Jātrenē. Mēs esam iedomājušies, ka, teiksim, ja mēs gribam, ja tu gribi skaistu ķermeni, tev pie tā jāpiestrādā, un tas mums liekas normāli. Ja mēs gribam normālu mutes funkciju, tas nav tikai viens vingrinājums, tur ir vairāk, tur ir tāpatās deguna elpošana, lūpām jābūt ciet, ir pareizai rīšanas kustībai. Un tad tā mēle arī būs augšā ar vakumu, jo vienkārši nepietiek ar to, ka tu viņu tur tā kā uzliec augšā uz kaut kādām 5 minūtēm. Ja viņa nebūs pietiekoši trenēta, viņa neturēsies, tur kritīs nost un pielīmēt viņa nesanāks ar skoču. Tagad jau, piemēram, tas vienkāršais risinājums ir, ja tu elpo ar muti, ja tur krāc, aizlīmē muti un viss gan arī problēma atrisinās. Jā, tas nav tik vienkārši. Tas nav tik vienkārši, jo tu vari, pie tam aizlīmēt, es ieteiktu, ja grib visus tos teipošanu, tad ir tie no Oxygen Advantage ir tādi mioteipi, kas ir apkārt mutei, jo, piemēram, bērniem, kuriem ir jātrenē šī elpošana caur degunu, loģiski it kā būtu forši aizlīmēja muti, bet bērni grib runāt. Viņa dienas laikā, ja viņi grib runāt, tas teips būs nost dažās minūtēs. Līdz ar to šis teips, kad ir apkārt, tas ir izcinājums, jo viņi var parunāt, var iedzert ūdeņi un justies tā kā labi neierobežoti. Bet, viens pats teips nestrādā, tad tas viss ir jākombinē. Un būtu labi, ja būtu viens tā kā magic vingrinājums, vai viena maģiskā tabletīte, un viss būtu atrisināts. Tā kā, tur ir principā tāda kompleksa pieeja, un tas nav ātrs un viegls risinājums. Tas bieži vien, ko es no ģimenēm dzirdu, tur ir puņķi un asaras mājās, un ļoti daudziem vecākiem pašiem ir tās miofunkcionālās problēmas, par ko viņi uzzina tikai tad, kad jau viņi atved savus bērnus. Un tad ir tas, ka bet bērni jau skatās uz jums, un zemapziņā viņiem ir tā, ok, man mammai vai tētim, tā kā ir ok, kāpēc man būtu jādara kaut kas savādāk, ja? Un tas ir tas, kad nevis tikai māci ar vārdiem, trādi ar darbiem. Tas, man liekas, ir visforšākais. Jā, tur, teiksim, labi, piemēram, tās daudzās lietas, sevišķi, kas saistās ar bērniem, tur jau noteikti ir kaut kādas lietas, kuras, teiksim, ja tai lietai pieiet mazliet kompleks. Piemēram, pirmkārt jau, man liekas, ka cilvēki pārāk ātri grib rezultātus, ja? Viņi, teiksim, saka, es mājā gribu baigi notievēt, lai jūnijā varētu uz Jūrmalu braukt bez vēderiņa, bez riepas, ja? Un tas, protams, nav reāli, jo tā riepa nav izveidojusies vienā mēnesī, tieši tāpat tās viņi visticamāk neaizies vienā mēnesī. Pirmkārt jau tas jāsagatavojās, ka tas process, pat ortodonta, šī visa lieta ir jau ilgstoša perioda. Ortotropija 4 gadi. Lūk. Tas nozīmē 3,5–4 gadi. Tas nav ātrs process, jo mēs nevaram tā hopā. Lūk, tas nozīmē ko? Tad ja mēs jau gatavojamies tādam tā kā ilgtermiņa procesam, un beigās es bieži vien cilvēkiem saku, kur mums vispār jāsteidz? Kur mums ir jāsteidzās? Labi, jāpaspēj izņemt bērns no skolas, tā ir citas teikšanās. Bet teiksim, tādā dzīves kontekstā, tev nekur nav jāsteidzās. Ejam tikai pa solītim. Un var sākt pat nevis tur ar mutes līmēšanu ciet. Varbūt sākam teikt, iedot tur tos, nezinu, lai bērns grauž cietu pārtiku. Cietu pārtiku, tieši tā. Sākt darīt to.
pats sāc vienkārši elpot, ja, pievērst uzmanību. Ja tu naktī nevar nokontrolēt, nu tad paskaties, ko tu vari darīt no rītiem. Ja, nu kaut kādas mikro lietiņas. Mazas lietas, ko tu vari tā kā ikdienā ieviest, ja, kas nav sarežģītas. Un, nu jā, tāpēc jau ir arī vienkāršāk ir tāds kaut kāds checklists, ko tu vari, jo tu vari pats varbūt tās, nu, tu kaut kur izlasi, man ir tas, ja, bet, nu, tā kā no speciālista forši, ja tev ir tā kā iedod jau gatavu checklistu, ko tu vari tā kā pārbaudīt, apskatīties, ko tu vari jau tagad uzlabot, jo, lai tu dabūtu rezultātu, tu maziem solīšiem var iet, tu nevar uzreiz aizlikt 3 soļiem un būt. Kaut gan būtu forši, ja, bet tas būtu superīgi, bet jā. Tā kā mums, piemēram, arī mums bija tas kurs Skaistums un enerģija, kur mēs runājām tur par žultspulsi, par aknām, par nervu sistēmu, par visu kaut ko. Un izrādās, viena no vienkāršākajām lietām, kas īstenībā izskatās, ka pie 90% no tiem pārsvarā sievietēm, kas tur piedalījās tajā kursā, viena lieta, kas totāli ir aizgājusi, bet kaut kas interesants ir tajā un patīkams ir tajā, ka tu iedod mazu lietiņu, ko izdarīt, bet kurai ir salīdzinoši ātri sajūtams kaut vai neliels efekts. Tās strādā vislabāk, un mums, piemēram, šajā gadījumā bija siltā ūdens dzeršana, vismaz no rītiem, ja? Tas ir superīgs, es arī dzeru. Tas ir, tu izdzer no rīta to silto ūdeni, kā momentāli sajūti, ka wow, un tā ir tik maza investīcija. Kas varbūt ir, varbūt šajā virzienā tāds maza lieta, bet kur efektiņš ir sajūtams pietiekoši ātri, ir vispār kaut kas tāds. Tu domā tieši uz to funkciju? Vispār, ja mēs runājam par to zobu, mutes funkcionālo, miofunkcionālo un visu, kas tajā virzienā kaut kāds, varbūt pat no aromaterapijas viedokļa, ja, ir kaut kas tāds, kur šito es izmēģināju, tas man ir game changers, un tas pēc tam tālāk pavelk jau uz citām darbībām. Katram atkal ir savs, jo vienam strādā, otram nestrādā. Viens sevi klausās vairāk un tiešām sevi dzird, un cits atkal ir tāds, nedzird sevi un tā kā nejūt to uzreiz to atsauksmi. Jo no aromaterapijas viedokļa kaut vai pati eļas smaržošana ļoti feina ir. Tev, protams, ir jābūt tai eļai, lai viņi pasmaržotu. Kolosāli strādā pats vienkāršākais apelsīns. Apelsīns sasmēlies saulīti. Tas ir tāds prieka pilns. Tā ir būtībā tāds iekšējais bērns, kas priecājās. Ja? Un pasmaržojot, man lielākā daļa no cilvēkiem, kas ir tādi, kas tas tāds ir, apelsīns, un tāda pilnīgi atplaukst. Ja? Un tas ir tas, ka mēs iesaistam pirmo ožas nervu. Ja? Tad pārsliedzas tā kā uzmanība. Man ir arī neliels kurs par kā mēs varam mutes veselību ietekmēt arī un, izmantot tās aromaterapijas eļas, hidrolātus. Man ir uztaisīts maziņš kursiņš, tā kā, ja ir interesi, noteikti var arī apskatīties man Instagramā. Un tur man ir vairāk arī paņēmieni, viens arī tāds tā kā izmantojot akupunktūru. Tā kā aromātisku, tā kā eļas kopā ar punktiem aplicēt un austiņā ir viens punktiņš šeit, tur to eļu var uzlikt, tā kā paturēt, arī lēni elpojot, 1 līdz 3 minūtes, tā kā restartējies, un tas arī palīdz, piemēram, ja ir kaut kādas trauksmes, tādas panikas lēkmes, kas nāk virsū, to var izmantot cilvēks pats, sev, var otram turēt, var bērnam, tā ir lieta, kas neprasa milzīgas investīcijas, milzīgas ilgas apmācības. Tu vienkārši ņem un dari. Šis jau tāds, piemēram, arī... To mēs ar citu vienā aromaterapeitu seminārā izmēģinājām. Es tā kā iedevu visiem to eļņiņu. Es saku, tagad sāksim lekciju ar šo, ja, tā kā noskaņojamies un restartējamies. Bet es nezinu, vai konferencē ir tāda iespēja, ka visiem varētu kā to tā tehniski. Un kura eļļa tajā? Apelsīns. Jā, es viņu tā kā uztaisu atšķaidījumā, lai nav tāda ļoti koncentrēta, jo, kā viņi tomēr bišķiņi var kost. Mēs varam šādu samanedžēt, pilnīgi noteikti. Jā, un tas tāds forši tā kā izmēģini, kuram strādā, kuram nē. Okay. Ļoti labi. Tā. Jā, un tad, sanāk tā, ka, ja tu šitā te sevi ātri restartē, tur notiek šī no simpatiskās uz parasimpatisko mazliet pārslēgšanās,
tā jau ir, teiksim, tas ir tas virziens, kurā tu arī vari sākt. Piemēram, ja kādam ir aktuāli šī mutes deguna elpošana, ja? Tad, kā to izdarīt? Kur ir viena mini praksīte, lai tu varētu tad jau pievērsties tai elpošanai caur degunu. Un it īpaši, pieņemsim, kad es to redzu, viens ir, ka tu vari tīrīt savām fokusam, tāpēc, ka tev jāstrādā pie datora. Bet kas notiek pie datora, ļoti daudz cilvēku vispār ne tikai elpo caur muti, bet bieži aiztur elpu. Ja? Un vēl ir saliekšanās uz priekšu. Un šis ir tāds tā kā sagatavot sevi deguna elpošanai, sagatavot sevi tādam vieglam atslābumam, bet tāpat laikā tev viņš nenoņem fokusu, viņš tevi noliek tajā zonā iekšā. Jā, tāds tā kā, un jebkur var atrast tādus trikus, un, teiksim, par tādu miofunkcionālo pieeju ir tas, ka Dr. Smju rādīja dviņu pārīšus, tā kā, tās bija māsiņas laikam, viņām bija neliela vecuma starpība, un abām bija problēmas tā, turēt lūpas ciet. Viena tomēr iemācījās, un viņa izauga ļoti smuka sēņa, un otrai palika zobiņa tā kā metriņam, un tā sejas forma uzreiz aiziet, deformējās. Līdz ar to tas vienkārši, ka mēs iemācāmies turēt lūpas ciet, tās ir tās dabiskās breketes, kas tā kā tiem zobiem neļauj aiziet tā kā vēdeklī uz priekšu, ja, bet pieliek tā kā klāt. Lūpas ciet, jā, tā stimulē to deguna elpošanu kaut vai ar smaržām dažādām. Mums nav pat vajadzīgs eļļas, būtībā aizēju uz virtuvi un paņem kaut kāds garšvielas pasmaržo, ja, kaut vai, kas, nezinu, piparmētras izēja, kamēr ārā ir dobē piparmētra vai kaut kāds rozmarīns, ņem un smaržo. Tur tiešām nevajag neko sarežģīt. Un teiksim, no ēdienu viedokļa vairāk izvēlēties cietu pārtiku, kas ir vienkārši jākošļā, jo košļāšana tas ir visefektīvākais vingrinājums, kas izaudzē visus šos muskuļus. Un, absolūti vienkārši. Bet tikai jādara, jo kādreiz mūsu senčiem bija, tā kā paskatās muzejos, ja tie visi galvaskausi, viņiem ir visi zobi, visi astotie ir ārā. Un viņi, protams, būtu vēl vieta vēl vienam bez mazā. Mierīgi, jo īstenībā perfekts rezultāts ir tad, kad aiz 8. zoba, aiz gudrības zoba ir vēl vietiņa. Ja? Tas nozīmē, ka tie apceļi ir tiešām ritīgi plaši. Bet viņiem šie zobi bija ļoti nodiluši, jo viņiem nebija dakšiņas, nebija tik daudz naži, varbūt kaut kāda primitīva tur bija, ja, ar ko varēja tur sagriezt, bet tas ikdienai netika izmantots. Viņi izmantoja savus zobus, viņi nokoda, košļāja. Un ļoti daudz arī ēda, to, ko viņā tātad mednieki vācēja, kurš saknes, ja, kurš vēl kaut ko, tas viss bija jāpārstrādā, ja, un tas viss tika sagramots ar zobiem. Un tas attīstīja normāli tādu 3D tādu žokli, jo mūsdienu cilvēkam ir, kā profesors Mju teica, viņš tā paskatījās uz mums, ka you are all pretty well deformed. Tā mīļa, bet ja mēs tā paskatāmies, tad mūsdienās jau arī tas skaistuma etalons, vai kas skaitās skaisti, ir sociāli veidojies, ja? Un mēs esam vienkārši izkultivējuši tā sociāli sabiedrībā, ka glītas ir dievas sejas, piemēram, ja? Un ka tur tas ir šis, ja? Un mēs to darām, tāpēc, ka līdzīgi kā arī veicot kaut kādas medicīniskās analīzes, mēs orientējamies pēc normām, kas ir statistiski izplatīta, un nevis par to, kāda varētu būt tā konkrētā cilvēka reference. Un ja mēs sāktu skatīties, un šis stāsts jau gan konferencē, gan vispār ir par to, kas ir saprast, kas katram ir viņa personīgā reference, kas ir tas atskaites punkts, nevis kā tu gribētu kā viņš vai viņa. Un mēs esam redzējuši tur tās plastiskās operācijas, kur cilvēki, es gribu tā kā viņa, ja? Bet tur jau nebūs, jā. Kā Oskars Vailds teica, be yourself, tāpēc, ka everybody else is taken, ja? Visi pārējie ir aizņemti, tu nevar būt kāds cits. Jā, šis ir tāds moments.
esat ļoti labi deformēti, ja? Skaisti mēs visi esam skaisti deformēti, ja? Viņš saka, te nav neviena, kas būtu tā izcili attīstīts, diemžēl, ja? Jo tā ir tā mūsdienu realitāte, bet neviens jau negrib pamest šo mūsdienu realitāti, iet dzīvot savvaļā, sākt audzēt vienkārši un medīt un dzīvot tā kā priekšteči. Protams, to var darīt kaut kādu, bet jā. Ko tu esi pati redzējis, varbūt no savas prakses, kur kāds... Man ļoti patīk paskatīties, kas notiek dabā. Es veidoju kaut kādus savus stāstus, savu izpratni, tāpēc, ka kā augšā tā lejā, kā tur, kā iekšā tā ārā, visur visu laiku viss replicējās. Mēs redzam vienu un to pašu, to kopsakarību, mēs redzam vienu un to pašu musturu praktiski visā dzīvībā, visā dabā. Un teiksim, es katru rītu eju peldēties uz upi, un tur ir pļava. Un es redzu, ka tur tā pļava, es eju pa vienu to taku, tur takas nav. Es skatos, tagad tā zāle nav pļauta, tagad jau ir taka. Ja? Un tā taka izveidojās. Un tad varētu teikt tā, ja mēs sākam visu laiku elpot caur muti, tad ir metriņa zobi, piemēram. Ja? Un tad tu domā, ok, labi, ko es varu darīt? Es nopļaušu to zāli, būs atkal maza zālīte. Pirmkārt, tad to taku vairs tik ļoti neredzēs, mazums tur ataugs un viss būs atkal labi, pēkšņi viss beigsies. Es sākšu elpot caur degunu, ēdīšu cietu pārtiku, mazliet pavingrināšu seju, kaut ko vēl, taisnāk staigāšu un tam līdzīgi. Un varam paskatīties, varbūt, ka mēle augšā, skatāmies, kā varbūt sāk viss atkal atjaunoties. Ko tu pati esi redzējis, teiksim, savā praksē, kur cilvēks ar apņēmības pilns, viņš ir tā kā gatavs un arī dara tās lietas? Kādas pārmaiņas tu vispār savā karjerā esi redzējis? Ir cilvēki, kas ir motivēti, viņiem pietiek, tu viņiem pasaki, un viņi dara. Kas jādara, jā? Jā, kas jādara, jo es vienmēr stāstu, lai dabūtu to 100% rezultātu, ir jāpiedalās abiem. Un cilvēkam ir jāuzņemās elementāra atbildība par savu veselību. Kā jums nevienam nepatīk šo dzirdēt? Jā, un es esmu nejauka un es to atgādinu. Un es iedodu 50% informāciju. Lūdzu, ņem. Otru 50%. Ir dari. Dar. Un ir bieži vien, jā, kad iet un dara, un kaut vai elementāri var uzlabot arī mutes higiēnu, jo tā arī ir ļoti, ļoti ietekmē veselību, to pašu zarnu veselību. Un ir, kas tiešām, mums ir tāds labs kontakts izveidojies ar vairākām higienistēm, pie kuras sūtu. Un tad mēs apstrādājam viņa, es, un cilvēks atnāk pavisam savādāks un veselība uzlabojās. Un tā, ka tu redzi, ir forši, ja? Un citreiz stāsti, un nav. Jā. Tad es reizēm pasaku tā diezgan skarbi, jo, kaut galā, ko tu tur nāc, Tāpēc, ka nāk, viņam atrisina. Nē, reizēm, man jau nav tādi visi, kas tā kā nāk pie manis, tā kā pie holistiskā, jo man ir, es strādāju jau diezgan sen, un līdz ar to tie pacienti ir daudz un dažādi, un, teiksim, tie, kas jau pie manis jau laiku kaut kādu atpakaļ nāk, viņi, varbūt tās pārmaiņas nepatīk, jo, es viņiem norādu uz tām problēmām, bet, gribās, jā. Un tad, protams, arī nevar gaidīt izmaiņas, jo cilvēkam ir pašam jādara. Līdz ar to es redzu pārmaiņas tur, kur ir tā motivācija. Un ir citi, kas ir vienkārši fantastiski motivēti, jo man būs viens piemērs. Man ir viena brīnišķīga paciente, kas ir ar kustību traucējumiem, un viņa pārvietojas ikdienā ar invalīdu-ratiņiem. Un es aizsūtīju viņu pie higienas, jo es viņai teicu, ka tur ir problēmas, ko vajag tā kā risināt, un higienisti viņai visu izstāstīja, parādīja. Un viņa teica, Klau, bet es vispār biju pārsteigta. Viņa saka, man nāk cilvēki, kuriem nav šāda kustība traucējuma, un viņiem ir daudz netīrāka mute. Ja? Respektīvi, cilvēks, kuram ir grūti noturēt rokā to zobirsti, viņi tomēr cenšas, un viņi izdara. Un tas ir tiešām par motivāciju. Ja?
Tā pati... Nenovērtē cilvēku to, kas Jā, un tieši tāpat arī paciente, es viņai stāstīju, ka viņai ir tādi diezgan nodiluši tie zobiņi, un es teicu, vai viņa nelieto magnīja preparātus. Viņa teica, ka nē, jo, kā viņai arī krampi ir kājās, es saku, bet tā kā liekas elementāra lieta, ko varētu arī viņas neirologs to izstāstīt. Viņa saka, viņa saka, jocīgi, ka neirologs šo informāciju neiedod, es to izdzirdu no zobārsta. Viņa saka, bet kopš viņa to magnīju lieto, kad arī viena liekas sīkums, jā. Viņa saka, man ir daudz labāk un ir foršāk. Jo ir dzirdīgas ausis, un, ja ir motivācija, ir super, tad ir prieks strādāt un ir ļoti, ļoti, tu redz uzreiz to rezultātu. Es ticu arī jau, ka, piemēram, citreiz jau, redz, teiksim, mēs sakam, mēs tagad runājam par sakodienu, piemēram, par žokli, par muti un tā. Un tad mēs sākam, piestrādājam pie šīs tā elpošanas, kuru mēs varam bišķiņi atbalstīt ar cietu pārtiku, sākt skatīties uz pārtika, kura nerada tādu mikroalerģisku reakciju, kas aizliek degunu, varbūt pat nevis tā, ka nevar elpot, bet pietiekoši, lai nebūtu ērti elpot, lai būtu papildus slodze. Un tad sakārto, teiksim, šo te ar laiku sakārto elpošanu un skaties īstenībā problēmu, kuru tas cilvēks vispār uzskatīja, ka tā vispār nav ar tevi saistīta. Piemēram, tur, paaugstināts asinsspiediens, ja? Sāk atrisināties. Un viņi sāk atrisināties, tāpēc, ka izrādās, ka asinsspiediena problēma nav tāpēc, ka trūkst asinsspiediena zāles organismā, bet tāpēc, ka pietrūkst spiediena, kas var gadīties ir tieši rezultāts ar šo gāzu apmaiņu organismā. Ja? Tur, īstākā bioķīmija, jā, nieru darbība netiek veicināta, kas tāpēc, ka ir tāpat diafragma, tur nedara to visu funkciju, ko vajadzētu darīt. Ja? Tur sirds iesaistīta, un sirds ne tikai kā asinsrites orgāns, bet sirds varbūt vairāk kā tāds, enerģijas un mīlestības orgāns, tāpēc, ka viss sāk kļūt skaistāk, vai ne? Jā. Un mēs tad sākam skatīties, kā tas stāsts sāk kā puzlīti likties viss kopā. Es vēl tagad stāstu, tad es vēl atcerējos vēl, rezultātus. Man ir bijušas sievietes jaunas arī, kas atnākušas, un viņām bija sudraba plombas mutē, un tad mēs sakārtojām to visu jautājumu ar tādu maksimāli tādu drošu, visu saudzīgu izņemšanu. Un viņām pirms tam bija tas, ka nevarēja tikt pie bērniņiem. Pēc tam varēja. Tā kā, ir rezultāts. Jā, tas ir fenomenāli. Starp citu, runājot par bērniņiem, es tagad tikko arī iedomājos, ka tas tāds droši vien, ka tur ir multifaktoriāls, bet var gadīties, ka citreiz tas ir tiešām triviāls iemesls. Ja? Tāds pavisam vienkārši it kā atrisināms elementārs moments. Tieši tāpēc, ka cilvēks ir dominējoši simpatiskajā, tajā enerģizējošā nervu sistēmā, tas ir tas stāvoklis, kurā nebūs labs miegs, tāpēc, ka miegs ir parasimpatiskā dominance. Un, aizmigt var, skaidrs kaut kādiem procesiem jānotiek, bet viņš nav tik labs, kā vajadzētu būt. Tur visi pārējie orgāni neatjaunojās, bet pats galvenais, ka tajā nervu sistēmas stāvoklī nav paredzēts ieņemt. Protams, ja tas ir mazliet bišķiņ tā kā zen izdzīvošanas režīms. Tad ir visi minimāli. Gremošana ir minimāla, uzsūkšanās ir minimāla. Kāda vairošanās, jā. Tad tas ir tāds apmēram atlikts uz vis tālāko. Un tāpēc es saku, tas ir it kā triviāls iemesls, jā, bet var gadīties, ka citreiz cilvēks tik vienkārši arī ir. Cilvēks nezin, jā. Jo reizēm ir atnāk, jā, tādas, ka visu laiku viņas ir saspringts. Kāds bērns, jā? Nē, nav iespējams. Interesanti, jā. Šits tāds galīgi ne tādā virzienā saruna, kā es biju domājis, bet man liekas, ir ļoti labi, jo man liekas, ka te ir arī tieši tas stāsts, kā savilkt kopā it kā nesavienojams lietas vai tradicionāli, kā mācīts nesavienojams lietas. Un kā jau tu pieminēji, skolā to nemāca, bieži vien jau es arī atsaucos, ka medicīnā ir ļoti daudz šādas greizes lietas, un viņas tādas ir pēc dizaina jau. Tas pat nevis, ka mums ir slikta izglītības sistēma, bet viņa, piemēram,
ir uzbūvēta tieši tā, un to funkciju, kā viņi ir uzbūvēti, viņi pilda īstenībā ļoti lieliski. Ja? Un tāpēc es nekādā veidā nekad nekritizēju izglītības sistēmu, kā slikta, neizdevusies vai ko. Jā. Viņi vienkārši izpilda to, ko neviens negrib, lai viņi pilda, bet tā viņi tas notiekās. Un tas pats arī ar to fragmentāciju medicīnā bieži vien notiek, ja? ka tā tas ir uzbūvēts, un bieži vien tas pat nav tāpēc, ka kāds kaut ko slikti iedomājas, bet tāpēc, ka tā ir izdevīgāk, tā ir ērtāk, tā ir vieglāk tos pašus pētījumus veikt, un beigās biznesam tā ir vieglāk. Jā, jo notiek specializācija, un tad beigās aiziet tā, ka viens ārstē kuņģi, otrs ārstē aci, trešais ausi, ceturtais kāja pirkstiņus, un pazūd tā kopējā bilde. Ja? Nav vairs. Tas viens cilvēks aiziet, un viņam katrs izraksta kaut kādas zāles. Beigās sanāk, tās zāles jau ir 5-6, un tur sanāk kokteils jau ar jau nezināmu darbību. Ja? Jā, un būtu jau vēl labi, ja, teiksim, ka kāds no tiem, kurš būtu trāpījis ar īstajām zālēm, patiešām atrisinātu problēmu, bet, teiksim, lielākoties jau mēs tikko jau noskaidrojam, cik viss ļoti liels saistīts. Tu vari atrisināt tikai to vienu lietu, kuru tu mēri. Jā. Ja tu mēri šo, piemēram, teiksim, tā jau varbūt cits temats, ja, bet iemesls, kāpēc visi ir tik apsēsti ar CO2, ir tāpēc, ka to var nomērīt viegli. Tāpēc to var viegli arī sākt kontrolēt un citādi. Bet ir tik daudz citi aspekti, kurus nevar nomērīt, līdz ar ko visiem ir pilnīgi uzspļaut uz to. Tāpēc, ka holesterīnu ir viegli nomērīt, viņu ir viegli menedžēt. Tas, ka tam nav nekādas nozīmes, tas neko nevienu neinteresē. Ja? Ir daudz šīs lietas, un ja tu sāc skatīties uz to kopsakarību, kas man ļoti arī patīk, tāpēc, teiksim, tas tavs skatījums man ļoti uzrunā, un ka tu arī meklē tur tos kaut vai tik kontroversas figūras kā Maiks Mju, kurš tur ir uztaisījis lielu traci, ja? Bet tāpēc, ka liels tracis, tāpēc, ka viņš runā par lietām, kuras... Bet, zin kā, ir jau tā, ka ja jaunas idejas ienāk, tie cilvēki jau nevienmēr ir uzreiz tikuši saprast, vai ne? Viņus šad tad sadedzināja, šad tad tur visādi kritizēja, un viņi varbūt dzīves laikā arī viņus nemaz neatzina, bet pēc tam pateica, bet viņam bija taisnība. Un to viņi arī, profesors par to arī savā grāmatā raksta, ka, es saprotu, ka es esmu tas, kurš, dabūs, tā, un viņš to kaut kā, viņš tāds misijas cilvēks, manuprāt, un tāpēc arī tā enerģija laikam ir. Tu zini, kāpēc tu to visu dari, kāpēc tu ceļo, kāpēc tu joprojām 95 gadu vecumā ej un to visu dari. Pēc galvenais jau, man liekas arī, ja tu, teiksim, kaut kādas tās lietas dari, piemēram, tagad pavisam nesen es rīkoju pasākumu, 7 dienu pasākumu, kur es nofotografēju cilvēkus pirms un pēc pasākumu, ja? Un ne jau tā, ka pa 7 dienām tur tā kā, wow, tur cilvēks... Mega izmaiņas nevar pazīt, jā. Palicis jaunāks par 20 gadiem vai ko, bet tu pilnīgi noteikti redzi atšķirību. Tu redzi šo te dzirksti, šo te gaišumu, vieglumu un tam līdzīgi. Un tad mēs varam pēc tam ilgi debatēt, ka tas nav zinātnē balstīts, jo tas nebija nekāds dubult akla placebo pētījums. Un tomēr es zinu, ka tas strādā, un es zinu lietas, kuras es pats pildu un daru un katru dienu, un kad es izlaižu, es jūtu atšķirības tajā visā, un tāpēc šis ir tas individualizētais, pašam uz sevi vērstais stāsts, un tu meklē to savu referenci, pret ko sevi salīdzināt, kā tas ir, vai ne, un tas droši vien ir tas, tavs, tā teikt, nepateicīgais darbs, ja? Katru reizi viņam to visiem atgādināt. Jo citi pat ir ļoti čakli, viņiem es iesaku papildus izmantot gadžetus mutē, kad skalotāji, jo tikko kā ir implanti vai lielas plombes, tādas konstrukcijas, tur vajag papildus, lai tā higiēna būtu ideāla. Daudzi paklausīgi nopērk, un viņi atnāk, es redzu, un tā kā, saku, jums taču ir tas waterpik. Es saku, jā. Es saku, labi stāvu, ja kaut kur uz plauktiņa.
Jā, es saku, Wi-Fi viņam nav jāņem rokās un ir jātīra. Ja? Un tā kā es viņiem atgādinu, kad Alzheimera pacientiem, tā kā viņi jau nomirst, viņiem uztais sekciju, un smadzenēs atrod tās orālās baktērijas, kas mutē mums pie smaganām dzīvo. Tā reizēm tā, jā, saku, jā, ir jātīra, un tā būs labi. Bet, citreiz, jā, tādu stimulu spēcīgāku vajag. Jā. Tā tas ir, kā viens no mūsu tādā klubiņā, viens draugs, viņš bija iekļuvis žurnālā, kaut kādā interviju viņš bija sniedzis un runājis arī tur, teiksim, par miega lietām, par kustībām, par augstumu, par visām šīm lietām, kas ir tādas ikdienas prakses. Un tad viņam darbā viens no kolēģiem tāds palielāks miesās, ar to domādams bišķi liekais svars un viss tāds. Viņš tā kā izlasa to žurnālu, viņš saka, klausies, baigi labi tur viss uzrakstīts, baigi labi, ir tikai viena milzīga problēma. Tas viss ir jādara. Jā, un tā ir ar visu, jā. Un es zinu vienkārši arī to, ka varbūt tās, noslēdzot jau šo sarunu, kā tu esi pamanījis, kādas ir tās atšķirības cilvēkos, kuri ir gatavi šo te darīšanas elementu, ar to saprotot, ka tur ir zināms sistemātiskums, zināma disciplīna jāliek klāt. To varētu teikt, ka ir tā vīrišķā daba. Teiksim, katrai sievietei ir sievišķā daba un vīrišķā daba. Vīrietim ir tieši tas pats, sievišķā, vīrišķā daba, un šī vīrišķā daba ir tāda, kas ir vairāk par kārtību, vairāk par disciplīnu, vairāk par tādu konstruktīvismu un tam līdzīgi. Par sistēmu, jā, par regularitāti. Un sievišķā daba ir tāda, kur ir vairāk par tādu plūdumu, tādu vieglumu, gaisīgumu un tam līdzīgi. Es ļoti pārspīlēju, protams, ja. Un es esmu vienkārši pamanījis, ka bieži vien tas vēstījums, par kuru es runāju, dažkārt vienkārši pārāk varbūt tur tā vīrišķīgi, ja, tur augstums, smagums, tur badā, ja, izsalkums un gavēšana, ja. Tas viss tāds, pārāk tā jau skarbi izklausās. Jā. Un tomēr sievietes bieži vien daudz vairāk vēlas dzirdēt kaut ko to, kas ir tas foršais. Piemēram, vienreiz tas bija reāli jautājums, kā dzert vīnu veselīgāk? Ar baudu? Ja, nē, bet domās, kā turpināt dzert faktiski, ja? Bet tā, lai tas būtu veselīgi. Ja? Teiksim, kā izdzert veselīgi pudeli vīnu apmēram tā? Tas ir iekš mindset, bet es domāju, pudeli vīnu noteikti nebūs veselīgi, bet tas ir tas tavs iekšējais noskaņojums, ka ja tu kaut ko dari, tad tu dari ar prieku, ar tādu, tu zini, ko tu dari, un nav tā, ka es vispār tā kā neēstu kūkas. Tas nav manas tā kā, mana prioritāte, ja, ka es ieraugu kūku, bet šad tad es garšīgu kūku apēdu, un es sev pilnīgi noteikti nelamāju, tā kā iekšā, ak, Dievs, es tagad apēdu, man būs tur liekais kilograms. Es viņu izbaudu. Jo 100% jau neviens nevar būt ideāls. Un tad es izmantoju to 80-20 to likumu, kas ļoti labi strādā. Ja jūs darat, vai tu dari 80% jau lietas tajā virzienā, super, tas jau var strādā. Ja tu turpini saglabāt savu 80% sievišķo dabu, tev mazliet tas tur jāpieliek klāt. Nekur nespruks, vai ne? Un otrādāk, tas pats arī vīrietim, kurš tur kačājās, viņam tur šitas mašīnas, tur viss kārtībā, ja? Sports, tur viss ar to disciplīnu nav viss ir labi. Un viņam arī tos 20%, viņam vajag bišķiņ to sirsnīgumu, mīļumu, kaut kā tādu maigumu pielikt klāt. Citādi, un tad tur tie 20-80 abā pusē un ir kopā tad 200%. Jā, kā tas tā strādā. Tas strādā? Protams. Un tu esi pamanījis atšķirību, kurš izpilda tur tos darīšanas to lietu vairāk vai mazāk? Es domāju, ka man nenāk tā, man šobrīd pēdējā laikā ir tādi ļoti apzināti, motivētāki pacienti, un kas jau tā kā vairāk zina, ko viņi vēlas tā kā sakārtot, bet es vienmēr skatos, ar ko es tā kā strādāju, un vienmēr nav tā, ka mums ir kopēji, mēs valodu atrodam reizēm tā, ka es saku, ka es varu tur aizsūtīt, varu tur, jo es visu darbus arī nedaru. Un tie, kuri ir tā kā
līdzīgi manai enerģijai, kas tā kā tie arī pievelkās un tie arī mani sadzird, jo reizēm ir tā, ka, tu nevari mehāniski izdarīt lietas, jā. Ja tu mani tā kā nedzirdi un es neredzu tevī to, tā kā tev lampiņu tur iedegās, ka kaut kas ir jādara, nebūs, jā. Kā, nav tā, kad 100% visu sadzird, mēs ļoti daudz runājam. Un es ar pacientiem es vienmēr esmu daudz runājusi un stāstījusi, un tad viņi tā, ja vienreiz dzird, otrreiz dzird, trešoreiz dzird, viņi tā, jā, to jau es zinu, tā kā varētu. Jā, tā mēs, kā tu teici, ar to apzinātību arī cenšamies kaut kā tā viņus virzīt, jā. Tie, kas grib. Tie, kas negrib, tie lēnām atkrīt. Ok, tad es ceru, ka tie, kas grib, gan saglabājot sevī to 80% to iekšējo daļu, kuru tu vēlies, un pielikt klāt 20% to, ko vajag, tā ir tā atslēga. Tik vienkārši, vai ne? Jā, maziem solīšiem katru dienu kaut ko mazliet. Nevis tā, ka uzreiz tur izdari tur maksimāli daudz un pēc tam, man apnika. Bet labāk katru dienu atrast kaut ko tev vismaz vienu lietu, ko var izdarīt un to ieviest un darīt. Jo zināšanas, tā tīra informācija bez praktiskas pielietošanas, man liekas, ir pilnīgi, nav neko vērta. Vērtīgi ir tikai tas, ko tu sāc darīt, jo pēc tam citādi tu vienkārši to visu aizmirsti. Un tā vairs nav. Ok, man liekas, uz šīs notas mēs arī varam beigt. Jā. Paldies, Iveta, un tiekamies konferencē. Ja? Tieši tā, tiekamies konferencē.